Kopš 2020. gada valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde izmanto dronus gan būvju, gan zemju apsekošanā. Apsekošanas ar droniem sākām izmantot, jo sapratām to, ka dažreiz organizēt apsekošanas ar pacēlājiem alpinistiem ir sarežģīti un darbietilpīgi. Piemēram, ja ir jāveic jumta apsekošana, ir nepieciešami 2 cilvēki, kas ir izgājuši apmācības darbam augstumā un kam ir piešķirts speciāls inventārs, kas ikgadēji ir jāpārbauda. Savukārt, lai veiktu apsekošanu ar dronu, ir nepieciešams tikai drons un viens cilvēks, kas māca rīkoties ar dronu. Arī uz pašu apsekošanu var ietaupīt laiku, bet jāvērš uzmanību uz to, ka ar dronu var fiksēt tikai vizuāli redzamus defektus. Šajā piemērā redzam, ka veicām 40 hektāru zemes apsekošanu, lai pārņemtu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā. Un ļoti ātri un efektīvi varam veikt apsekošanu ar dronu, lai pārliecinātos, ka īpašums ir sakopts un nav veikts nekādas patvaļīgas būvniecības. Tāpat bieži vien izmantojam dronus jumta apsekošanām, kur nav nodrošināta piekļuve. Un kā šajā piemērā redzams, veicām jumta apsekošanu un konstatējam to, ka jumta segumam ir iztrūkstošas skrūves. Šeit redzams vēl viens piemērs, kur mēs veicam ēku iekštelpu apsekošanu un konstatējam pazīmes, kas liecina par bojātu jumta segumu. Ēkas lietotājs informēja, ka jumts ir samērā nesen nomainīts, aptuveni pirms 10 gadiem, bet tomēr, lai pārliecinātos, ka jumts ir labā stāvoklī, mēs veicām apsekošanu ar dronu. Un apsekošanas laikā konstatējam to, ka ir ļoti daudz izbūves nepilnības, kas veicina seguma nehermetiskumu. Nākamajā piemērā mēs redzam angāru, kurš no iekšpuses viss ir apšūts, un mēs nevaram identificēt nokrišņu iekļūšanas vietu. Veicām apsekošanu ar dronu, un pāris sekundžu laikā iespējams identificēt nehermetiskās jumta seguma zonas. Bieži veicam preventīvas apsekošanas. Šajā piemērā redzam vienu no būvs fasādēm Rīgas centrālajās ielās. Ātri identificējām potenciālo bīstamību un organizējām bīstamības novēršanu. Šajā piemērā redzam arī, ka būvs jumta nav piekļuvis, un mēs bijām pasūtījuši tehniku tīrīšanu. Ar dronu varam ļoti ātri un efektīvi pārbaudīt veikto darbu kvalitāti, vai tehnikas ir iztīrīts, vai tas jāveic atkārtoti. Šajā piemērā redzam vienu no Rīgas centra iekšpagalma fasādēm. Veicot apsekošanu konstatējām, ka uz zemes ir nobirzs apmetums, bet no zemes līmeņa nevarējām identificēt bojājumu zonu. Apsekošanu veicām ar dronu un konstatējām, ka no pēdējiem stāviem birst nost apmetums.